Visdrīzāk zināt, ko nozīmē šie burti VDDS, vai ne? Tas ir saīsinājums no valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, kas ir viena no lielākajām un komplicētākajām valsts IT sistēmām. Katru gadu marta sākumā daudz 100 000 Latvijas iedzīvotāji iesniedz gada ienākuma deklarācijas, un tāpēc izdomāju jūs uzrunāt tieši ap šo laiku. Un tūlīt pavisam īsi izstāstīšu, kāpēc. Es ilgus gadus esmu sekojis EDS attīstībai, un jāsaka, ka gadu gaitā tur ir ļoti daudz kas darīts, lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāk un vieglāk. Jā, kopumā, protams, visi tie nodokļu jautājumi ir sarežģīti, bet tas vairāk attiecas uz nodokļu likumiem, nevis uz vidi kā nodokļu administrētāji. Viņi pie visas sarežģītās likumdošanas, manuprāt, patiešām ir daudz darījuši, lai cilvēkiem šajā EDS darbošanos atvieglotu. Bet vienmēr ir lietas, kuras var uzlabot un kur varbūt kādam no malas skatoties ir labi ieteikumi. Vai, ja nav ieteikumu uzlabojumiem, tad vismaz var pateikt, kur galīgi nav sanācis sērti. Lūk. Man bija iespēja aprunāties ar cilvēkiem no vidu, un es ieminējos, ka varbūt varu sava kanāla skatītājiem lūgt padalīties ar savām idejām un novērojumiem. Tāpēc es uztaisīju internetā tādu anketu, jeb aptauju ar jautājumiem par VDDS. Saiti tepat pielikšu, un ja jums ir dažas minūtes laika, varbūt gribat ieiet un dot kādu savu vērtējumu un ieteikumu. Ja veltīsiet vairāk laika un ierakstīsiet sīkāk, man būs vairāk ko izstāstīt vidam. Kā obligāti šajā anketā es ieliku tikai pirmos 3 jautājumus, bet pārējie pēc jūsu izvēles. Sākot jau ar to, kā jūs vispār atrodat EDS, un līdz pat tam, ko jūs ierosināt uzlabot. Jau iepriekš saku paldies visiem, kas piedalīsies, un apsolu, ka jūsu ieteikumus apkopošu un tie nonāks līdz vidi. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā. Bet šoreiz iespēja dot savus ieteikumus ir tieši šī kanāla skatītājiem. Ceru uz jūsu atsaucību un atā!